Tagad vairāk pastāstīšu tieši par aprēķinu mediju plānā. Un aprēķins atrodas zem katra individuāla mediju saplānotajām laukumiem apakšā, jo arī norēķini jāveic ar katru mediju ir atsevišķi. Tāpēc arī šeit ir katram medijam savs aprēķins. No kā viņš sastāv? Es atmājos vienu sekundi. Nu, lūk, turpinot. Šeit tas, ko mēs pirmo ieraugam, tas ir tāds tā kā drīzāk tāds rīks, ar kuru var paspēlēties, un ja prognozēt, kaut kādu CTR, tad var izteikt, kāda būtu kampaņas efektīvais tāds CPC. Principā šeit, tas, protams, neuzliek nekādus pienākumus medijiem to izpildīt. Tas vairāk tāds ātrs rīks, kā uzreiz redzēt, kāds būtu tas prognozētais CPC kampaņai. Kas ir tālāk? Tālāk šeit ir atkal aprēķinātā kopējā bruto cena. Tālāk ir apjoma atlaide, aģentūras atlaide un cena pēc atlaidēm. Apjoma atlaide ir atkarīga no tā, kā medijs būs iestatījis. Un pēc cenu lapas, ja šeit summa būtu, es nezinu, kāda ir tas minimālais tieši mēdījiem, katrā ziņā tikko viņš sasniedz to skalas pirmo līmeni, tā uzreiz šeit automātiski parādīsies šī jums pienākošās apjoma atlaide. Tas pats arī attiecās uz aģentūras atlaidi. Ja jums jau iepriekš bija pasūtījumi tieši šo mēdīju, un jums ir īpaša aģentūras atlaide, tad arī mēdīju to var ievadīt un ar otro pasūtījumu viņa automātiski vienmēr parādīsies šī jums pienākošās aģentūras atlaide. Bet principā šīs te ailes ir tās, kuras var mainīt un modificēt arī vienkārši plānojot. Piemēram, ja jums ir tā aģentūras atlaide atrunāta un apjoma atlaide šai tieši kampaņai, tad jūs ievadat tos datus, šeit parādīsies cena pēc atlaidēm un gala piedāvājums. Ja jums ir īpaši vienošanās ar mēdīju par kaut kādu konkrētu summu tieši par šo kampaņu, jūs arī šeit gala piedāvājumā vienkārši ierakstīt to gala piedāvājumu un attiecīgi iesniedziet viņu mēdījiem. Tas, kas vēl, ko var pateikt, te vēl ir kampaņas kopējie dati norādas šeit kreisajā pusē. Tas nozīmē, kad jums būs saplānota. Piemēram, šeit ir kaut kāda īpaša vienošanās un šeit ir kaut kāda īpaša apjoma atlaide, piemēram. Jūs arī redzēsiet šeit kopējo budžetu. Tas ir arī vienkāršāk, kad nepieciešams plānot noteiktu budžetu un jūs spēlēties faktiski, domājot par dienām, kā iekļauties tajā budžetā, kas jums ir. Tālāk vēl ir tāda iespēja, kā pievienot komentāru mediju plānam. Piemēram, šeit mēs varam ierakstīt kādu informāciju, kas būtu, teiksim, attiektos, kāpēc jūs pamainījāt kaut kādu atlaidi vai vēlaties kaut kādu bonusu. To arī var vienkārši pievienot. Šeit parādīsies, kas to ir pievienojis, datums, laiks precīzs un pats komentārs. Tas, principā, viss par aprēķinu.